Nu, bet izdomā tekstu. Nu, ej, nostājies jau rakstu. O, jū. Bet tuvāk bišķi. Nē. Vajag bišķi tālāk. Tu raksti? Jā. Nopietni? Jā. Ko man teikt? Nu, pastāst, kā tu jūties. Tagad gribās nedaudz gulēt. Nē, mēs tagad bišķi pasēdējām, tagad ir atkal labi. Nē, nu, bet nu globāli. Esmu ļoti priecīgs. Laimīgs cilvēks. Neizskatās, jā. Nē, kāpēc? Izskatās laimīgs? Ļoti. Laimīgs cilvēks? Jā. Jā, nu forši. Nu tā nedaudz tāds nogurums. Nevar saprast, nu kāds nogurums ir gradies. Mēs vakar pa tenisu beigtu pārspēlējāmies. Tu jau nespēlēji. Es aizvakar spēlēju. Nu jā, kaut kā mēs tik aktīvi ceļojam. Nu tagad tā mierīgāk ir. Sākumā mēs tā wow, visi vajag paskatīties, visus debeskrāpus saskaitīt, nopučēt, apčamtīt. Tagad tā mierīgi un tā forši. Laiks arī superīgs vienkārši. Tagad ir 25. Oktobris, jā. Bet nu mēs esam te Ekriklā laukā plus 20. Vienīgi nu saulīte bišķi pazudusi. Bet pa lielam ir ļoti silti laukā. Dzirdēju, ka pirms kādām pāris dienām jau Latvijā sāka snikt. Jā, tagad plus 7 it kā. Plus 7. Bet šeit vēl projām ir vasara un nu, ļoti patīk. Cilvēki spārko. Divas pēdējās dienas palika mums Čikāgā un tālāk ir Ņujorka. Laikam mēs neesam piezīmējuši to, ka mēs esam arī ne tikai McDonald's dzimtenē, bet arī Helovīņa dzimtenē. Un šeit ķirbīši un viss tāds pociņi un skeletiņi rotā, var teikt, katru māju. Mums vienkārši grūti iedomāties, kā tas viss izskatīsies Ņujorkā, jo tā varētu būt tā kā tāda galvaspilsēta tam visam pasākumam. Man liekas, ka mums noraus jumti. Ģirtiņš teica, ka viņš varētu pirmo reizi mūžā pat kaut kā uzkrāsoties priekš Helovīna. Jo Latvijā, jā, tie ir daži frīki, kas kaut ko tur uzvelk, un tad ieķība baigi svinēt Helovīnu. Šeit tas ir tāds, tā kā, man liekas, ka tā kā jaunais gads, Ziemassvētki, ļoti svarīgs pasākums. Nu, lūk, un Ņujorkā mēs būsim tieši šajā laikā. Bet tad jau redzēs. Vēlāk Miami. Vēl viss priekšā. Vēl viss ir priekšā. Kalifornija. Jā. Zaļā karte. Amerikas pilsonība. Paliekam amīšos. Nebraucamies atpakaļ. Jā. Nē, nu atbrauksim, bet aizbrauksim atkal prom. Iju. Okidoki? Iju.